Un akadēmijā pasniedz tikai vienīgi tādi cilvēki, kuriem ir ļoti augsti biznesa rezultāti, jo tikai tāds cilvēks zina, ko mums mācīt un kā mūs virzīt uz pareiziem rezultātiem. Augstskolā, protams, pasniedzēji lielākā daļa neviens savu uzņēmumu nav vadījuši. Tāda ir tā patiesība. Kompānijas mērķis ir dot visiem iespēju, lai cilvēks iepērkoties kompānijas veikalā paralēli iegūtu sev finansiālu atbalstu, kas savukārt dos pārliecību par to, ka bailes ir graujošas emocijas, jo pārsvarā es zinu, ka daudzi man raksta, ka viņi baidās iepirkties, viņi baidās to, baidās šo, un uz bailēm jau visa pasaule šobrīd arī turās. Tas ir ļoti lielai daļai uzņēmēju, izdevīgi darba devējiem un tā tālāk. Un kamēr tu strādā uzņēmumā, kurā ir piramīdas struktūra, kur viss kā to tavu komandu dod priekšnieks, priekšnieka galā un apakšpriekšnieks, tur vienmēr ir jābaidās, ka var atlaist no darba, vienmēr ir jādomā, kā izdzīvot no algas līdz algai, jo, diemžēl, saražotā produkcija ir pārpilnam, un mums vairs nav ko ražot. Ja vienīgi kaut ko ļoti inovatīvu, kas mums ietaupīs dabas resursus, pārējais mums ir pilnīgi pietiekoši. Un pakalpojumu izvēle tā tad arī Latvijā ir pietiekoša, bet savukārt rokas berzē pakalpojumu sniedzēji, kā apkuras sniedzēji, elektrības un citi monopolisti, jo tad viņi ir monopolisti un savukārt viņi var dzīvot uz šī te monopola rēķina. Un tieši tāpēc LR izvēlējās Latviju kā tādu iespēju vietu, jo redzēja, ka šeit ir ļoti, ļoti liels potenciāls. Un tas nenozīmē to, ka mēs tātad kā latvieši esam ārpus Latvijas, arī šeit mēs varam veidot ļoti lielu potenciālu jebkurā no citām valstīm, bet Latvijai mēs liekam vispirms priekšroku, jo mums tomēr ir palikuši kaut kādi radi un tuvāki cilvēki, kuriem mēs gribētu palīdzēt. Jo tā jau ir tātad kompānija iegājusi Ginesa rekordu grāmatā, un kompānija grib dot šo te motivāciju arī Latvijas iedzīvotājiem, jo jūs redzat, tātad attēlā šis te LR logo ir izveidots no Volkswagen Golf mašīnām, un šo Volkswagen Golf mašīnu var dabūt pie ļoti, ļoti viegliem nosacījumiem, un tieši tāpēc kompānija tika ierakstīta šajā Guinness rekordu grāmatā. Un arī Latvijā, protams, daudzi vēlas braukt ar jaunu auto, un, ko es zinu, arī tāpatās Norvēģijā, un vienalga vai Dānijā vai Vācijā, visi mūsu tautieši, kas aizbrauc, viņiem auto tā ir pirmā prioritāte, jo ārvalstīs auto ir milzīgi dārgs prieks. Un tieši tāpēc šis te pirmais motivators Volkswagen Golfs ir ļoti, ļoti daudzu partneru pirmā izvēle, kāpēc viņi vēlās strādāt ar mums kopā. Protams, tiem, kuriem nav autovadītāja apliecības, tad viņi šo te kompensāciju, ko viņi varētu saņemt, braucot ar auto, jo kompānija maksā kredītu, viņi saņem šo kompensāciju naudas veidā. Un kamēr neesi pamēģinājis, protams, ka grūti spriest. Un tāpēc arī cilvēki mums pievienojas. Un, ziniet, apbrīnojamā tempā. Es brīžam pat jūtu, ka Vācijas ofisā sāk trūkst cilvēku resursu, un arī man jau sāk trūkt spēka veidot visas šīs prezentācijas, un kā mēs tagad taisām, šo te top, tādu ciklu veselu nedēļas, lai viss notiktu zibenīgi. Bet tas no vienas puses priecē, jo tik ļoti daudz cilvēku paliek neatkarīgi un paliek brīvi, un viņiem parādās kaut kādas jaunas intereses un kaut kas ļoti, ļoti foršs. Un šis ir unikāls veids, kā iegūt ne tikai izglītību, bet arī līdzīgi domājošu cilvēku atbalstu. Un es visu laiku priecājos par to, ka man tik daudz jaunu un interesantu cilvēku pievienojās, ka es šo prieku pat izteikt nevaru. Arī, protams, tie cilvēki ir priecīgi, ka viņi iepazīstās ar mani. Un, lai cilvēks spētu ko paveikt sevis labā, viņam ir vajadzīga motivācija. Kāda tā ir tev, man ir grūti pateikt, jo ne katru es no jums zinu. Daļu jau es zinu, bet daļu es tikai iepazīstu šodien pirmo reizi. Un daļa šo video klausīsies tikai kā ierakstu, jo, kā es teicu, varbūt viņi kaut kādu apsvērumu pēc jau man ir devuši ziņu, ka viņi netiek, vai arī viņi vienkārši tehnisku apsvērumu pēc neprot vēl ieiet šajā istabā. Es to zinu tieši, ka nekas nav nejaušība. Arī mans ielūgums, kā daudzi jautāja, kāpēc tu izvēlējies mani vai kāpēc tu sūtīji,
Tieši tāpēc, ka tu biji man sūtījis šo savu domu, kaut ko mums vienam ar otru ir jāuzzina, jāmainās šajā informācijā. Es nezinu, ko tu esi pasūtījis, bet kaut ko noteikti no tā, ko es piedāvāju, tu savās domās esi sūtījis visumam. Un šajā konferencē es arī došu tev to iespēju to visu uzzināt. Tev vienīgi pēc tam var būt, ja tu gadījumā pārdomāsi un kaut kādu apsvērumu pēc, teiksim to vārdu, ko es teicu, nobijies, tev varbūt, ka būs jānožēlo, kāpēc tu neizmantoji šo foršo iespēju, jo pēc laika atkal viņi tev parādīsies, jo tā doma jau nekur nepaliek, tā doma vienmēr ir jāizpilda. Jo, redzat, tikai oktobrī tika dota iespēja dabūt šo skaisto rotaslietu kolekciju, par kuru es jums rakstīju gan ielūgumos, gan kuru es biju likusi šajās te galērijās un prasīju cilvēkiem, lai viņi uzklikšķina, ja viņiem viņa patīk, ja. Protams, šeit arī bija amizanti un interesanti stāsti, bet tas tikai priecē. Un šo kolekciju kompānija nedāvina tāpat vien, jo jūs jau paši saprotat, es jau pieminēju summu, kāda tā ir, un tomēr jums tad ir jānāk nedaudz pretīm no savas puses, lai saņemtu šādu te dāvanu. Un te es gan gribu teikt, mums jau te iepriekš bija tāda neliela domstarpība ar cilvēkiem, kuri dzīvo teiksim, Norvēģijā vai jebkurā citā valstī. Mums šī kolekcija, ticiet, man būs pieejama aiznākam mēnesi un tā tālāk, ja? Jo šobrīd šo kolekciju varēs dabūt tikai tie cilvēki, kas ir saistīti ar Vāciju. Tas ir, ja iet runa par kolekciju, bet es jau jums stāstīšu vēl par daudzām citām iespējām, ja? Un, protams, un tagad neliela ekskursija jaunajā kolekcijā. Iedomājieties vien, cik labi katra no šīm rotaslietām izskatītos tieši uz tava kakla, vai varbūt arī tava tuvākā cilvēka kakla, vai ausīm, vai rokām, vienalga, jo tu taču vari šīs rotaslietas arī dāvināt. Mani pārsteidz tas, ka cilvēki saka, es nenēsāju rotaslietas, bet kāpēc tu viņas nenēsā? Katrai sievietei patīk pucēties, mums ir arī vīriešiem rotaslietas, tikai tāpēc, ka tev ir varbūt kāds brīdis, ka tu nevarēji atļauties, vai tāpēc, ka tevi ir iedzinuši bailēs un ka tu uzskatīji sevi par nevērtīgāku. Nē, ja tu nenēsā, bet tu taču zini, ka ļoti daudzi nesā. Un ja tu nenēsā pats, vai tu nedomā par to, ka tu varētu viņus uzdāvināt? Un zini, ko tu saņemsi pretīm? Ja tu dāvinās šīs rotaslietas, tu saņemsi tik lielu prieku pretīm, kurš tev atsvērs to kompensāciju, ka tu šīs rotaslietas varbūt nenēsā. Tas arī bija tas galvenais vēstījums tiem, kuri man arī rakstīja, man tas tā kā nav vajadzīgs, tas nav priekš manis. Lūdzu, paņem izdari prieku citiem. Kā tev patīk šī kolekcija? Iedomājies šajā Ziemassvētku pasākumā, kurā tu noteikti piedalīsies katrs ar saviem radiem. Kā spīdēs šī rotaslieta un kā cilvēki priecēs acis. Un kā viņi priecēs acis vēl, kad dāvanu sainītī, tu būsi ielikusi tās, kuras tev pašai varbūt nav vajadzīgas. Lielāku prieku es pat iedomāties nevaru. Un šī, protams, ir Emma Villis, Brūs Villis kundze, kas pasaulē ir ļoti pazīstama modele. Viņa šo te rotaslietu kolekciju, kuru jūs redzat šajā attēlā, ir izveidojusi tieši sev. Bet varbūt, ka, protams, arī tu vēlētos, vai tad tu būtu sliktāka par Emmu Villis? Nē taču. Mēs ne ar ko neatšķiramies, tikai ar nodarbošanos. Šī brīnišķīgā pucīte, ka es viņu ieraudzīju ar šiem skaistajiem spīdīgiem cirkoniņiem, viņa sevi vispār nespēja tagad parādīt šajā slaidā, bet tad, kad viņa dzīvē ir redzama mūsu ofisā, kā viņa mirgo, tas nav aprakstāms. Tā ir vienkārši fantastiskākā iespēja, kuru vajag paņemt uz Ziemassvētkiem. Vai tu kādreiz esi domājusi par to, ka vienu apavu pāri var padarīt par diviem? Šis te skaistais zirneklītis, tas tev dos iespēju tavu apavu pāri, ar kuru tu varbūt katru reizi eji uz pasākumu un cilvēki jau sāk uz tevi aizdomīgi skatīties, padarīt par pilnīgi jaunu apavu pāri. Izmanto šo iespēju. Pamēģini paskaties, kā zirneklītis uz tavas kurpes spīd. Un redzat, šeit kolekcijā, protams, kad viņš ir salikts kopā, viņš vairs nemaz tik brīnišķīgi
brīnišķīgi neizskatās. Un šajā kolekcijā dāvanā, ko kompānija šobrīd jums ir gatava dāvināt pie noteiktiem nosacījumiem, kurus mēs tūlīt apskatīsimies, kopā ir 23 rotas lietas. Tā kā domāju, pietiks gan pašiem, gan arī dāvanām. Un šīs rotas lietas ir ļoti kvalitatīvas. Tad es varu teikt, šī ir kvalitatīvā bižutērija, tā nav kaut kāda lētā, un īpaši, teiksim, ja Eiropā ir šī bižutērija pieejama un skaista, un mums visiem acis mirdzēja skatoties, ja, tad Latvijā, diemžēl, tās acis tā nemirdz, jo viņi tur ir diezgan pabēdīga. Nu, lūk, un paņem šo skaisto bižutēriju un iepriecini savus draugus un paziņas. Lai tā būtu, to mēs arī pieņemam. Nu, tad skatāmies, kā tad tas tālāk viss notiks. Un mēs nonākam atkal pie tā, ka tu šo kolekciju iegūsi kā dāvanu. Nu, piekritīsi man, ka dāvana ir pietiekoši laba vērtība, jā, kā es rakstīju, tā tad aptuveni 1200 eiro. Nu, klāt mēs tur metam, jā, tā tad, jo klāt nāk, jūs redzat attēlā, divi tādi, nu, vienkārši, teiksim, ikdienas pulksteņi. Viens baltā krāsā, viens melnā, un klāt jūs saņemsiet vēl arī šādu skaistu portfeli, kurā var nest dokumentus, jo katrs no jums jau droši vien šobrīd kaut kur strādā. Un tad tas nozīmē, ka jūs tiksiet arī pie jaunas somas. Nu, un, protams, nenoliedzami jūs dabūsiet arī ļoti kvalitatīvu pulksteni, kā jūs redzat augšējā slaidiņā, ja? Bet tas gan būs tikai viens. Jums būs dota izvēlēties vienu vai nu sieviešu vai vīriešu pulksteni, ja? Un vai nu baltu vai melnu, kā jūs redzat. Un šis pulkstenis patiešām ir ļoti kvalitatīvs, jo viņš ir apmēram 250 eiro cenas ziņā apmērā, ja? Nu, lūk, un tātad par šo te savu lojalitāti, par ko es tālāk teikšu, kā viņa izpaudīsies, jūs saņemsiet arī iespēju kartes veidā, kā jūs redzat, ja, šādu te karti, kad jūs varat kļūt par mūsu lojālu uzņēmuma pircēju. Nu, tad iesim tālāk un skatīsimies, kā tad tas notiek. Bet, ziniet, tas viss mums ir iespējams, šīs te rotas lietas, un arī šo te, ko jūs redzat, par ko es stāstīšu tālāk, ja, par pulksteņiem un 50 eiro summas dāvanu karti saņemt tikai līdz 31. oktobrim. Protams, nākamās akcijas atkal būs kaut kas cits, bet šī tik iespaidīga akcija ir tikai pateicoties tam, kad nu pat iznāca šī jaunā rotas lietu kolekcija, un viņa ir ļoti vajadzīga partneriem priekš darba, un tad kompānija dod iespēju atkal aicināt jaunus, tātad šos lojālos pircējus vai arī biznesa partnerus, un kompānija mums dāvina un arī jums dāvina tādā gadījumā šo rotas lietu kolekciju. Un, protams, jums tas būs tikai jaunums, bet partneri jau no septembra mēneša strādā, un viņi pelna 3 mēnešos sev jaunu C klases Mercedes Benz auto. Ja? Tā ir tāda piebilde, lai jums neliktos aizdomīgi, kāpēc tad tagad šis uzņēmums, ja, tādas dārgas dāvanas dāvina. Tas ir ļoti normāli, tā ir tikai lojalitāte un vienīgi. Ja? Nu, un kāds varbūt man teiks, ir ļoti maz laika palicis, bet, ziniet, tieši šajā apstāklī, kad ir maz laika, ja, tas mūs tieši bīda tādā milzīgā pozitīvismā un azartā, jo mazāk laika, jo lielāks azarts. Protams, darbs man ir lielāks, bet tas nekas, es esmu pieradus pie tā. Un kāds varbūt teiks, jā, es nepaspēšu. Nu labi, atved 5, jo iepriekšējā gadījumā tev jāatved 10 cilvēki, un es tev palīdzēšu viņus piereģistrēt, un tu pats būsi 11. Tātad, jā, saprati mani, 10 jaunus cilvēkus, ne tikai uz prezentāciju atved, bet dod man lūdzu informāciju, ka viņi ir gatavi slēgt līgumu, ka viņi ir gatavi kļūt par šīs kompānijas partneriem, tad, kad tātad viņi ir iemaksājuši šo savu pirkumu, par ko mēs runāsim tālāk, tas nozīmē, ka viņi varēs būt mums lojāli pircēji, un tu varēsi saņemt šo rotas lietu kolekciju. Bet tas nozīmē, ka šis riņķa dancis var iet nākamais, katrs no jums to var. Tikai atvedat 10 cilvēkus, piereģistrējam un piereģistrējies pats.